Nu ko, čau visiem. Es jau te tikko nesen kā no slimnīcas mājās palaists no operācijas, bet es jau nevaru nosēdēt. Atbraucu mēģināt kaut ko vieglu, mierīgu. Ja pasēdēt ezerā, vakar copi ar parastu pludiņu. Tā jau redzēs, kā man te ies. Neesmu viens. Esmu kopā ar vienu ļoti slavenu personību no Anglijas, vārdā Edgars. Un tad, mēģināsim. Jājauc barību, arī to parādīšu, jāiebaro. Un tad jau jāgaida. Pulkstens ir kaut kas pēc 6 varētu būt. 7 jau. Tā kā mēģināsim. Kaut ko mēs noteikti noķersim. Mēģis un cerība tā kā nedaudz uz līni karūsu. Bet to gan nevar garantēt. Bet, mēģināsim. Ko barībai šodien pavisam vienkārši un parasts trapers. Vai kur līnis karūs un kaut kāds breksis. Uz vakar 2 kg mierīgi pietiks. Jāuzjauc, jāuzbaro. Un tad var mest iekšā. Ko barība ir gatava. Edgaram tikko pirmā zivs. Es vēl neesmu makšķeri izvilcis. Bet barība gatava. Pa lielam vēl bišķiņ ievilksies, uzbriedīs. Protams, nav tas, kas ar mikseri, ka viņi ir gaisīgi un ļoti irdeni un tā tālāk. Bet, tepat tās pludiņam šādā te, skaistā vietā, kur bieži nesēž, es domāju, kad mierīgi būs pilnīgi ok. Uz āķa, nedaudz baltie, nedaudz slieka un pašu veseliem saprātam odpūšamais, jo tie te ir baigi daudz. Tā kā jāsliek makšķeri. Inventāru ziņā nekas sarežģīts, bet interesants. Makšķere bolonēze man ir no karas 5-metrīga, bet spola man ir, aizvēsturiski gandrīz. Shimano Alivio. Nezinu cik vecs, bet ļoti. Bet strādā, kā jau Shimano, joprojām strādā. 022 auku mono. Un parasts slīdošais pults, Waglers 8,4 grami, 0,18 pavadiņa un viss. 8. Tagad 10. nomainīšu uz 8. āķi. Kaut kā tā, ļoti vienkārši. Startā vai iet katram pa kādām 5 šitādām apmēram. Tādām, kas normālā plaukstā dara. Un tad jau ik pa 20-30 minūtēm 1-2. Varbūt pa stundai, ja kaut kāda aktivitāte ir, lai nav tā, kad atnāk karūs un blaht bumbu virsū. Tā kā skaisti. Man jau patīk, vakars arī forši. Kamēr es vēl neesmu noķers pilnīgi neko, Edgaram jau rekur pirmais brekšuks. Pulkstens ir. Pulkstens bez 10:09. Jāliek spīgulis gaismiņas, savādāk neko vairs neredzu. Man tur kaut kāds elektriskais ir, bet tās dabūju vienu tādu baigo sitienu pret spaini. 5 sitienu brīdī pēc tukšas sopas. Un tad vairs negrib īsti strādāt. Tāpēc jāliek visparastākais ķīmiskais. Tās vismaz nepieviļ. Tā kā gaidām vēl. Ko, šitais arī ir klāt. Mazais brekons. Varēja būt kādas pāris 100 gramus lielāks, būtu bikiņ jautrāk ar viņu. Bet nekas. Līni gan gribētos, Tā. Draugi, man ir līnijas. Viņš sapinās, vienkārši pavada. Smel.
Un tāpēc, ka viņš aptinās, iepriekš viņš kā traks ņēmās. Es piecirtu, es domāju, ka man kāds mēģinās nozagt tūlīt. Jā, bet smuks izmērs pat. Smuks izmērs. Nu, iesim kaut kur tevi attāķēt. Uzmanīgi, es tev negribu atsvānīt ar to. Kā tu? Oi. Tāds gaidīts, bet negaidīts pavērsiens, ne? Pa skaistu. Varbūt. Mums te iepriekš tas baigas skaļais punkšs bija. Varbūt šitais čoms. Ai, kas te notiek apkārt? Te visur svapšķu baigi jāvaktē, kur kāpt. Bet, nu, šādi viņš izskatās. Smuks, zaļš. Pēc daudziem mēģinājumiem un neveiksmēm, te beidzot es viņu esmu noķers šo sezonu. Apēdis forši. Jau, ko tu man kodīs tagad? Pados, Edgar ūdens kastē jābūt tam bakstāmiem tāds metāla ar zilu ručku, tāds maziņš apakšā zem galda. Nav nekas ļoti liels, bet tāds, nu, starp 500 un 700 varētu būt. Apēdis baigi labi. Smukus labi attāķēšu atrādīšu vēlreiz pēc tam. Nu, redz, kā līna arī noķert var. Atklāt sakot, šajā vietā jau šovasar esmu kādu 4. reizi apmēram. Šī varētu būt pat 5. Un katru no tām reizēm ir bijusi ar tādu nelielu domu par līni. Ir bijušas zelta karūsas, jeb dzeltenās, lieli brekši, zutis ir bijis. Tepat tās 1,5 metru dziļumā, mazāk pat uz pūdu. Bet man personīgi līnas nebija bijis, tā kā, nu tur beidzot. Skaista ziltiņa. Iemet atpakaļ. Nu, gaidīsim. Varbūt vēl vienu. Nu, ko Edgaram arī labs kaut kas. Augšā nenāk. Jā, ir zaļais. Buļā, viens ķesā iekšā. Un labs zaļais draugs. Otrais. Kāds ēdis līnu? Otrais, draugi. Nu, es apsveicu. Pagāj, kamerai. O. Tā, teamwork, dreamwork. Labs. Kaut vajag arī nomahinēt nos. Nu, redz, kā ir iespējams noķert ne tikai vienu līni, ir iespējams arī 2 noķert. Un tad mēs pārbaudīsim, vai iespējams arī 3 noķert. Doma līdz kādiem 11:30 pasēdēt. Šobrīd 10 un 10. Nu, vēl viss iespējams pusstundas vai kā 2. Vēl nebūtu slikti kāda karūsa smuka. Bet nu nevar jau gribēt visu vienā vakarā. Sēdēsim un gaidīsim. Nu, pulkstenis jau, kā redzat, 5:11. Kaut kad jau drīz sāksim krāmēties vainām nost. Līdz 12. it kā mēģis tikt mājās. Bet nu katrā ziņā galīgi negaidīta 2 līņi. Cerēju uz 1. Tā kā 2 jau ir kaut kas tiešām labs. Ties gan nav nekādi brekši smukāka izmēra. Nav karūsas, bet nu, nekas, tie būs citreiz un tie bija iepriekš. Tā kā vēl pasēdēsim nedaudz, lai makšķers ūdenī stāv. Kaut ko drīz sāksim vākt nost. Katrā ziņā forši. Tādi mums ir tie draugi izsāsābu kopā. Viens ir pa kādiem 100-200 gramiem lielāks pa otru. Katrā ziņā skaisti. Abi 2 skaisti. Nav knapmēriņi katrā ziņā. Nu, pietik mums šovakar. 2 skaisti līņi, tos redzējāt. Nu viss, brauksim vēl citreiz. Pūkstens jau tuvu 12. Katrā ziņā, nu, liels paldies par skatīšanos. Būšu ļoti pateicīgs, ja nospiedīs te to īkšķīti un jāabonēs. Tas būs ļoti jauki. Davai, atā, līdz nākamajam video.